Kas ir disk modelis un ko tas dod? Disk modelis ir Viljama Mārstona, melodetektora autora, izgudrots paņēmiens, kā izmērīt un noteikt vienkārši cilvēka normālu uzvedības stilu parametrus. Ir 4 tādi pamatparametra tipi, pamatveidi, pamatuzvedības tendences. Tas ir dominanta, ietekme, stabilitāte un centība, no kuras veidojas mūsu kopējā, jebkura cilvēka ikdienišķā, normālā, paredzamā uzvedība. Ja mēs zinām, kāds ir šis mūsu uzvedības modelis, tad mums ir vieglāk saprast pašiem sevi vispirmām kārtām, otrām kārtām saprasties ar citiem, trešām kārtām gūt labākus rezultātus darbā. Paldies!